Madonas kristieši jau vairākus gadus dienu un nakti kopīgi uztur nepārtrauktu lūgšanu ķēdi. Nu pat aizvadīt Madonas lūgšanu kapelas 5 gadu jubileju. Diennakts kapela vēl ir pieejama Rīgā, taču kā ekumenismu piemērs tā ir vienīgā Latvijā, stāsta Vidzemes televīzija. Doma par nemitīgu adorāciju draudzē jau kopš semināra laikiem bijis Romas katoļu priestera Riharda Drasneča sapnis. Garīgais tēvs Antons Smelters bija daudz runājis par adorāciju un par to, cik tas būtu skaisti, ja varētu būt tāda nemitīga adorācija, un Rīgā bija. Uzsākot kalpošanu Madonas katoļu draudzē, priesteris vēlējies, lai baznīca būtu atvērta katru dienu. Tika izveidota dežurantu grupa un baznīcas durvis bija vaļā. Tas bija pirmais solis uz kapelas izveidi, taču nemirkli prātā neienāca doma par starpkonfesionālu projektu. 2010. gadā Madonā viesojās misionārs Patriks no Kanādas. Tolaik viņa iedvesmoti kristieši apvienojās vienotam mērķim un sāka meklēt telpas neitrālā visiem pieejamā vietā. Šis namiņš pašā pilsētas centrā vairāk kā 10 gadus stāvēja tukšs, neizmantots, aizaudis ar krūmiem. Un, laikam gaidīja šo brīdi. Namā, kas būvēts pagājušā gadsimta 40. gados, savulaik bijusi cietuma pirts un vēlākos gados kafejnīcā Kācija, ko iedzīvotāji dēvējuši par dzertuvi. Pašā pilsētas sirdī Dievs ir ielicis šajā vietā, kas bija ar bēdīgu slavu. Viņš pārvērta to pavisam otrādāk savam godam un slavai. Šobrīd kapelu iemīlējuši dažādu vecumu un sociālo slāņu cilvēki. Ticīgie un arī tie, kas vienkārši meklē sev sirdsmieru, taču daļai cilvēku šis viss ir pavisam svešs. No sākuma tas šķita noslēpums, kā tas būs, kad tu nāc šeit lūgties un būt divatā ar Dievu. Pēc tam tas kļuva par tādu lielu, brīnišķīgu atklātību, svētībām pēc lūgšanām šeit kapelā. Nemitīga adorācija ir katoļu baznīcas tradīcija, taču iekārtojot kapelu piedomāts par visu konfesiju piederību. Šeit atrodas krusts, ikona un vissvētākais sakraments. Šobrīd kapela ir iekļauta Madonas pilsētas turisma ceļvedī, apliecinot, ka jebkurš cilvēks, neraugoties uz konfesionālo piederību un diennakts laiku, šeit ir gaidīts. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.